8. aprīlis ir Tukuma muzeja dibinātāja Leonīda Āriņa dzimšanas diena, un tieši šajā datumā Tukuma mākslas muzejā atklāja izstādi Citādais Āriņš – tuša zīmējumi un akvareļi. Tukuma muzejā ir tāda tradīcija, ka, ja mēs kaut ko vēlamies dāvināt savam muzeja dibinātājam, tad mēs cenšamies to darīt aprīlī un iespējami tuvāk vai pašā dzimšanas dienā. Interesanti, ka arī pirmā izstāde, ko viņš sarīkoja vēl būdams skolnieks, bija tieši zīmējumu un akvareļu izstāde. Tukuma mākslas muzejā ir speciāli izveidota telpa Āriņa istaba ar sarkanu dīvāniņu, kā Leonīds vēlējies, un pastāvīgo ekspozīciju, kura apmeklētājus priecē katru dienu. Tas ir tāds mazs ieskats Leonīda Āriņa, es gribētu teikt, būtībā. Un šeit ir tādas varbūt zīmīgākie viņa darbi, jo jūs man aiz muguras redzat mākslinieku darbnīcu. Tā ir tā vieta, ko Āriņš ir pats kā ēku uzbūvējis, izdomājis, arī mēbeles pats izgatavojis. Savukārt jaunatklātajā izstādē ir aplūkojami dažādi skati caur darbnīcas logu, kur jūtams miers, ziedošas pļavas un lauku pagalma idille. To vērot un gremdēties atmiņās ieradās arī mākslinieka ģimene un draugi. Un ja to salīdzina ar mūsdienām, tad mūsdienās tā ir pilsēta, visamkārt ir ēku. Atsakot viens krēsls, Alberts, un viņš tur strādāja tukši istaba ar lieliem logiem. Pateicoties meitai, viņš stāstīja, ka to istabu arī izbūvēja tajā mājā. Katram izstādes apmeklētājam izdalīja uz 4 daļām pārlocītu lapu ar mākslinieka raksturīgākajiem darbiem un citātiem, ko viņš reiz pierakstījis savā dienas grāmatā. Izrādās, ka uz 4 daļām pārlocīta lapa Leonīdam Āriņam vienmēr bijusi līdzi, lai jebkurā brīdī varētu piefiksēt mākslas darbus. Māksliniekam nav tiesību būt muļķim. Viņam gaiši jāapjēdz visuma kopsakarība, daba, dzīve, mūžība. Citādi radīsies tikai smukas bildes. Viņš brauc uz Rīgu, no Tukuma līdz Rīgai, viņš tur paspēja piezīmēt ļoti daudz. Izstāde būs apskatāma līdz nākamā gada 29. martam Tukuma mākslas muzejā. Nīceta Anna Stariņa, Arturs Renholts, TV9 Pakalni.